ar viņu ir tik viegli, kā ne ar vienu citu cilvēku, kurš mani atbalsta pilnīgi jebkurā lietā, ar kuru es jūtos absolūti droši, mīlēta, saprasta un vienmēr varu uz viņu paļauties. Mums arī paveicās būt satikt viens otru šajā pasaulē, jo tādas kopā būšanas un tādas sajūtas, laikam reti, kad var sastapt, un mēs arī tā saprotam, ka pirms tam mums arī tā nebija. Tā ir tā sajūta, ko tev dod, tas miers, ko tu sajūti viens otram blakus esot, un zinot arī, ka viens otru dēļ es tik daudz ko gatavs darīt, un man liekas, ka tā ir mīlestība. Jā, jūs tiksiet salauzāti šodien vienā veselumā. Un tā ir tāda laba sajūta būt ģimenei, vai ne? Tā ir laba sajūta, tieši tā. Un arī Vinijs Pūks, viņš arī teica, ka nav lielas jēgas no kaut kā patīkami satraucoša, ja tev nav kāds, ar kuru tajā dalīties. Kāda jēga, vai ne? Un patiesi jau tā ir. Cilvēks savā dzīvē vienmēr kaut ko meklē. Vai tas ir materiālais nodrošinājums, izaicinājumi, kādam bauda, miers, dvēseles piepildījums un, protams, arī cilvēku, kuram es varu būt līdzās. Arī Salamans gudrs vīrs rakstījis, diviem ir labāk nekā vienam būt, tāpēc, ka viņiem iznāk labāka alga par viņu pūlēm. Ja viņi krīt, tad viens palīdz otram atkal tikt uz kājām, bet nelaime tam, kas ir viens. Kad tas krīt, tad otra nav, kas viņu pieceļ. Tāpat arī, kad divi guļ kopā, viņi viens otru silda, bet kur lai ņem siltumu viens pats? Un ja kāds var vienu pārvarēt, tad divi taču var stāties tam pretī. Un ar trīskārtēju auklu tik ātri nepāraut. Stand by you when you're falling, when the river is calling. I said I love you forever. I said I love you forever. We can make it together. Hey, we can make it, yeah. Oh,
Lai materializējās viss, ko iedomājaties. Tā ir jūsu dzīve, un kā latvieši saka, katrs pats savas laimes kalēs. Tā kā var tādu izpostīt? Kā var tādu izpostīt? Kam dieviņš palīdzēs? Vai piepildās? Viss sap. Lai to!